Nu ko, labrīt, skatītāji. Kārtējais turnīrs. Dinamo puiši spēlē ar Mārupas komandu. Un uzreiz jau pirmais brīvais sitiens Mārupas komandas virzienā. Ierastie sastāvi, pazīstamas sejas. Gaidam pārliecinošs spēles sitiens, bet atcitās pret sieniņu un Mārupas komanda cenšas veikt pretuzbrukumu. Pagaidām pretuzbrukums izskatās samērā veiksmīgs, kas mums, protams, nav pārāk labi. Pirmais sitiens pa mūsu vārtiem, un vārtsargs to sitienu atvairīja. Tas gan bija ļoti iespaidīgs sitiens, un pat man arī trūkst vārdu. Tāds sitiens ar papēdi, neskatoties vārtu virzienā. Laikam kāds tomēr bija skatījies to pasaules čempionātu futbolā un ir iemācījies jaunos trikus. Uzreiz jau 1-0 mūsu labā, un mūsu puiši cenšas arī veikt otro uzbrukumu. Nevisai līdz galam labi sanāca. Stūra sitiens Mārupas komandas izpildījuma sekos. Spēlētāji gatavojas, piespēlē. Un ļoti labi nospēlēja vārtsargs. Gandrīz vai vārtu līnijā, paņemot to bumbu rokās. Kārtējais uzbrukums, tālais sitiens. Tālais sitiens ir atvairīts, un tiesnesis saka, ka būs vēl viens stūra sitiens. Pagaidām spēlētāji, Mārupas komandas spēlētāji cenšas pārbaudīt mūsu komandu tāliem sitieniem. Pagaidām mūsu labā tas beidzas viss labi. Cerams, ka arī mūsu puši darīs kaut ko līdzīgu, bet pagaidām ne līdz galam sanākt. Sestdiena uz kalendāra, samērā tāds drūms spēlēkais rīts, bet vismaz nav tie plus 32 grādi. Nav arī lietus, nedaudz smidzina, bet puišiem šie laika apstākļi ir pieņemami. Aizsardzība izsit bumbu prom no laukuma, cenšoties tikt prom no šī kārtējā uzbrukuma. Ļoti aktīvi presingo Mārupas komanda. Teiksim tā, sportiski saniknojušies puiši ir pēc ielaistiem vārtiem un cenšas arī veikt pretuzbrukumu mūsu vārtu virzienā. Dinamo ievadīs bumbu spēlē. Tālo piespēlē uz kreiso malu Danielam. Nav visai akurāta bumbu apstrāde, un bumba tiek pie Mārupas komandas vārtsarga. Bumba ir ievadīta spēlē. Mārupas komanda sāk savu uzbrukumu pa labo malu, piespēle mainot diagonāli uz kreiso, bet pārāk spēcīga piespēle, un Mārupas komanda netiek pie bumbas. Dinamo iemet bumbu spēlē Artjomam. Tālāk Martinam. Martins gribēja veikt piespēli, nesanāca. Bumba tomēr pie Artjoma. Nevisai precīza piespēle Danielam. Bumba atstāja laukumu. Pirmā maiņa mūsu sastāvā. Treneris tos veiks, kā jau ir ierasts pēc vajadzības. Bet pagaidām spēlē kaut vai ir dinamiska, bet nav ne agresīva, ne tāda, ka
būtu ciešas saspēlēs. Dinamo pretuzbrukums, Artjoms Mārtiņam. Tālāk kreiso malu atpakaļ uz viduzonu aizsardzībai Iljam German. Germans mēģina veikt piespēli neveiksmīgi. Mēģinās atkārtoti. Piespēle tālāk uz labo malu Aleksejam. Aleksis pie bumbas, bet bumba atstāja laukumu un to ievadīs Mārupes Vārtsargs. Ātri ievadīta bumba spēlē. Mārupes spēlētāji saspēlēja savā starpā. Mēģinot uzsākt jauno uzbrukumu. Kārtēja neveiksmīga piespēle, bet, laika apstākļi ir tā, ka nav dabiskais segums. Un pa nakti varbūt arī lietus lija, līdz ar ko tāda slapja zāle un bumba gan atsitās, gan arī var izslīdēt no kājām neprognozējami. Mārupa ieved bumbu spēlē, piespēlē uz vārtu pusi, bet bumba atstāja laukumu un tu ievadīs Dinamo komandā. Germana iemet bumbu Ārķomam, bet bumba izgāja cauri visiem, tiekot pie vārtsarga. Dinamo ievadīja bumbu spēlē, mēģina saspēlēties savā starpā, tiekot pie vārtiem, bumba pie Ārķoma, cenšas par bumbu, cīnās par bumbu, bet tomēr šoreiz bumba palika pie Mārupes komandas galu galā. Izskatās, ka Mārupes komandai ir sava bumbas izspēles taktika. Sākumā viņi izspēlē to savā starpā starp vārtsargu un aizsardzības spēlētājiem. Un tikai tad, kad uzbrucēji aizņem savas vietas taktiski, tad arī sāk savu uzbrukumu. Bumba ir spēlē. Augstais sitiens vārtu virzienā. Un vārtsargs ir to bumbu satvēris. Pretuzbrukums nesanāca un jau bumba pie Mārupes komandas. Labi pacīnījies par bumbu Dinamo spēlētājs, bet tomēr bumba atstāja laukumu. Cenšamies izsist bumbu prom. Burzma mūsu vartu priekšā ar tālo sitienu mēģinājumiem. Bet puiši ir kārtīgi uzlādēti. Cīņas garu un labi saspēlējas. Gan pārliecinoši spēlē aizsardzība, gan arī ļoti pārliecinoši spēlē vārtsargs. Pagaidām rezultāts uz tablo ir vēl joprojām 1-0 mūsu labā. Kārtējais pretuzbrukums Mārupes komandai un aizsardzība izsit bumbu ārā no laukuma. Piespēlē un tomēr ar vairākiem atsitieniem no zemes un spēlētājiem bumba ielido mūsu vārtos. Būs jāsaka no jauna, jo rezultāts šobrīd ir neizšķirts 1-1. Dinamo ievadīja bumbu spēlē, tālāk tāla piespēlē no aizsardzības Mārupes vārtu virzienā.
bet, ne visi ir precīzi, un neviens no mūsu spēlētājiem tur arī nebija. Līdz ar ko bumbus atvēra Mārupes vārtsargs un ir kārtējais uzbrukums Mārupes komandas izpildījuma, kas jau ir noslēdzies, izsitot bumbu pāri vārtiem. Germani ievadīs bumbu spēlē, skatās, kur ir mūsu spēlētāja piespēlē uz kreiso malu Danielam, bet bumba bija pārtverta, atkal pārtverta. Ko lai teikt, dinamiskā spēle. Ja iepriekš bumba tiešām aizturējās Mārupes komandas kājās, tad šobrīd jau tā regulāri maina savus tos īpašniekus. Mārupes komanda ir savā uzbrukuma mēģinājumā un Mārtiņš izsito bumbu ārā. Cīņa par bumbu. Rihards ļoti labi nospēlēja, kaut vai tomēr Mārupes komanda izcīnīja sev stūra sitienu. Spēlētāji aizņem vietas. Piespēlē. Arčums izsit bumbu prom no vārtiem, bet tur to jau satika vārtsargs, bet Daniels tika pie bumbas, bet vārtsargs vēl joprojām nebija ticis tālu prom no savas bijušas pozīcijas un arī atkal izsita bumbu ārā. Bumba ir spēlē Mārupes komandai. Cīņa par bumbu, bumba pie Mārupes komandas, bet atstāja laukumu no vārtas līnijas. Kārtēja maiņa. Cerams, ka šīs maiņas arī tomēr ienesīs kaut kādu svaigu elpu mūsu komandai un būs arī otrie vārti gūti Dinamo komandai. Daniels cīnās par bumbu, cenšas tikt tuvāk pie vārtiem. Bumba atstāja laukumu, Aleksies ievada bumbu spēlē, bet to pārtver Mārupes komanda. Piespēlē, vārta priekšā Dinamo. Mārupes pretuzbrukums piespēlē mūsu vārta virzienā. Ļoti aktīvi notiek spēle, Mārtiņš tiek pie bumbas, cenšas apspēlēt Mārupes aizsargu, bet Mārupes aizsardzība ļoti pārliecinoši spēlē pie saviem vārtiem, neļaujot mūsu pušiem tikt pie tās bumbas. Ātri izspēlēta bumba un jau ir Mārupes pretuzbrukums. Arčums paspēja tikt pie bumbas pirmais un izsito bumbu prom no laukuma. Kas mums ir laika apstākļiem? Pagaidām no malas līdz malai saule īsti nav manāma. Mākoņains, bet vēl joprojām nelīst, tā nedaudz smidzina. Kaut kur virs Rīgas ir bišķi skaidrojas debesis, bet pagaidām tieši šeit mums nav vēl tik skaidri. Kā arī nav vēl tik skaidri ar spēli, kas notiek Dinamo pret Mārupi. 1-1. Stūra sitiens un mūsu aizsargi vēl joprojām spēlē pārliecinoši. Manuprāt, tajā bumba, kas bija mūsu vārtos, īsti nav arī mūsu aizsardzības vaina, jo kā ar tiem visiem rikošetiem un atlēcieniem, grūti prognozēt, kur tā bumba aizlidos, jo, kā bija minēts, jau segums ir dabiskais un var būt kaut kādi nelīdzenumi, jo tas tomēr nav UEFA standarts. Pa to laiku mūsu puiši ir savā kārtējā uzbrukumā, bet cenšoties veikt piespēli,
tā bumba netika pie savā adresāta. Šobrīd jau mūsu puši cenšas veikt to veiksmīgo uzbrukumu. Mārtiņš pie bumbas. Nebija Vārtsargs, tomēr Vārtsargs to nofiksēja. Mārupes pretuzbrukums. Mārupes pretuzbrukums un tas beidzas ar to, ka Vārtsargs atvēra to bumbu. Mēģināja veikt tālo piespēli uz kreiso malu, bet neprecīzi. Un līdz ar to bumbu ievadīja jau Mārupes komandā. Saspēlējies aizsardzībā ar Vārtsargu, piespēlē tālāk uz priekšu, mainot malu. Vēl tālāk pie mūsu vārtiem, piespēle vārtu virzienā. Piespēle vārtu virzienā un ar to šķēru sitiena mēģinājumu bumbu mēģināja iesist Mārupes spēlētājs, bet to notvēra mūsu Vārtsargs. Visai līdzvērtīga spēlētāja izskatās no malas. Protams, katram mēdz būt savs viedoklis par to, bet arī rezultāts uz tablo saka, ka, samērā līdzvērtīgi pretinieki ir satikušies. Lielākoties notiek pozīcijūtas futbols, kad spēlētāji aizņem savas vietas, cenšas kaut ko izspēlēt, veicot piespēles, kaut kādas kombinācijas, mēģinot izspēlēt. Skaists futbols, kuru ir patīkami skatīties. Protams, tas nav tas futbols, kur ir tur 8-0 vai tur 5-4, kur ir ļoti daudz gūto vārtu, bet, šim futbolam ir arī savs skaistums. Dinamo, tālais sitiens. Oi, labs sitiens pēc ļoti laicīga trenera kliedziena sit tālos. Arķoms izmēģināja to tālu sitienu un vai Vārtsargs nebija gatavs, vai kā arī bija iepriekš minēts. Zāliens ir mitrs, to bumbu nesanāca nofiksēt Vārtsarga cimdīs un bumba tika vārtos. Jā, šī tiešām ir dzeltenā kartīte, bet kad pa kājām trāpīja Mārupes komandas dalībnieks, tas bija 50-50, vai tas bija pa bumbu vai kājās, bet, emocionāli mēs jau sadavam savas 5 kapeikas atpakaļ. Pretuzbrukums. Izskatījās no malas, ka bija roka Mārupes komandai, bet tiesnesis klusēja un turpinājās tā izspēle. Bumba tiek ievadīta spēlē no mūsu vārtiem, bet to pārtvera Mārupes spēlētāji. Piespēle tālais sitiens, kas nebija precīzi, kaut vai lidoja tālāk vārtu maliņā. Ja būtu precīzi sitiens, grūti pateikt, vai būtu tas vārtu gūms, vai arī ne, bet, kā ir, tā ir, un šoreiz ir labi. Mums, ne ļoti nebija tur, man liekas, nekas nebija, vienkārši saskrējoties aizsargam ar Mārupes uzbrucēju. Vienkārši tā trāpījās. Bet tiesnesis uzskata, ka šīs ir 11, varbūt ne 11, bet, soda sitiens no punkta. Skatīsim, kas būs.
2-2 uz tablo. Nav komandas dalībnieki apmierināti ar Varcāgu spēli. Nu, redzēs, kas nu būs tagad. Atkal neizšķirs, atkal visu jāsaka no jauna. Cerams, ka šī epizode nebūs tā, kas salauzīs emocionāli mūsu puišus, lai padarītu viņiem to spēli grūtāku vai arī netiks pie zaudējuma. Pagaidām ir neizšķirts. Tiesnesis konstatēja trāpījumu rokā un piešķir brīvo sitienu Dinamo komandas labai. Varbūt būs tālais sitiens. Varbūt. Gan jau redzēs. Skatāmies. Tālais sitiens bija veikts, bet pārāk stipri un neprecīzi. Tiesnesis skatās uz pulksteņiem. Laiciņš iet uz priekšu. Līdzjutēju atbalsta un uzmudrina spēlētājus. Nu, epizode ir epizode. Nu, kas sanāca, tas sanāca. Nu. Dinamo komanda cenšas uzspiest virsumā ārpus komandas spēlētājiem. Pārtverta bumba, Arķems pie bumbas. Piespēli tālāk uz labo malu, piespēli vartu virzienā. Un tieši laikā savā vietā bija Rihards. Tieši pēdējās sekundēs bija gūti šie vārti. Ļoti emocionāla spēle, ļoti... Oi, nu jā, nu tas ir tas futbols. Nu nevar būt un varbūt viss, kas var būt. Vieni līdzjutēji ir sajūsmā, otri līdzjutēji ir, nu, arī savdabīga sajūsmā, bet, nu, tas ir tas futbols un tur var notikt jebkas. Paldies skatītāji, paldies Dinamo. Gaidam nākamo spēli.